Sveicināti, draugi! Nu ko? Atziņa no lūgšanu kambara. Lūgšanu kambarī mēs parasti varam kaut ko piedzīvot. Un šoreiz man tāds interesants piedzīvojums lūgšanu kambarī notika, ar ko man nāca atklāsme laba, ko man gribās padalīties ar jums. Lūgšanu kambaris man ir mežs, tāds, kur es staigāju pa mežu, principā, bet tur ir daudzas takas. Ir centrālie ceļi, tādi jau palieli, un ir arī vot šitādi. Ir arī vot šitādas situācijas, bet kā jūs redzat, taka ir diezgan liela un stabila, uz kuras es esmu šeit. Un tāpēc, tad, kad es eju pa šiem lūgšanu mežiem, es staigāju pa tām takām, lai nebūtu vienveidīgi. Zinu, uz katras takas vienmēr kaut kas trāpās, kāds cilvēks, vai kuram vajag pasludināt evaņģēliju. Katrs ceļš ir dažādāks un interesanti, ka tie ceļi mainās. Un to taku ir daudz, un principā es visas viņas zinu, tās takas. Bet nebija labu laiku bijis šajā lūgšanu mežā, jo bija citas darīšanas, kā lai saka, nebija laika. Un viena taciņa, es nebiju 100% par viņu pārliecināts, bet es biju pārliecināts, ka par to taciņu jāiet ir. Un es aizgāju par to taciņu, un tai taciņai bija jābūt tādai kā šitai, pa kuru es eju, kura beigās izvedīs uz lielu ceļu tādu. Un tas lielais ceļš izvedīs uz vēl lielāku ceļu. Bet es īsāk sakot, pa to taciņu ejot, viņi izbeidzās ātri. Un te man vajadzēja iet pa sūnām, pa bezceļu. Es jau apmēram zinu šo taciņu, pa kuru es tagad eju. Tai taciņai vajadzēja iziet uz šito taciņu. Bet katrā gadījumā es gāju pa sūnām, pa bezceļu, kamēr līdz viņai tiku. Bet šodien interesanti ejot. Tā kā nākošā taka, viena taka uz priekšu bija jāpaiet. Burtiski nepilni 10 metri gāja šitā taka. Un es pa šo taku tagad tikšu uz lielo ceļu. Uz lielāku jau nekā šī taka, pa kuru es tagad eju. Bet tas ceļš, pa kuru es gāju, bija burtiski varbūt tās 5 metri no šīs takas, pa kuru es eju tagad. Bet es viņu neredzēju. Ja es viņu redzētu, es būtu uzgājis uz viņas. Bet es viņu neredzēju, un es paralēli gāju pavisam tuvu šai taciņai, bet tas ceļš nebija grūts, jo tur nebija ceļa, tas bija bezceļš. Un katrā gadījumā šodien es tikai to sapratu. Un ko es sapratu? Kāda morāla šim visam ir? Jo mēs dzīvē arī ejam pa ceļu, bet ja mēs ejam bez Dieva, tad mēs ejam bez gana. Jo tas kungs ir mūsu gans, un viņš liek ganīties mums zāļainās ganībās. Halleluja! Un viņš zina šās visas taciņas. Viņš to visu zina. Un viņa ceļvedis ir svētais gars plus Bībele, kur mēs lasot, mēs zināsim, kā mums iet, ko mums darīt, kā mums rīkoties. Halleluja! Tā ir kā karte. Un mēs nenomaldīsimies. Bet ja mēs esam bez Dieva, tad tas ceļš ir smags. Tas ceļš var būt smags, viņš var būt bezceļš. Bet Dievs, kā mīlošs tēvs, vedīs mūs vienmēr pa savu ceļu, īsāk sakot, ar viņu. Viņš parādīs, mēs redzēsim šo vieglo ceļu, kurš nebūs tik grūts. Un re, kur es izēju tagad jau uz lielākas takas. Halleluja! Un tāpēc kopā ar Jēzu, ja tu esi nobridies tagad pa kaut kādiem bezceļiem, un tu jau esi samaldījies un jau nezini īsāk sakot ko un kā, tad ieaicinot Jēzu Kristu savā sirdī, ieaicinot viņu savā sirdī un sekojot viņam caur svēto garu, caur svētiem rakstiem, tu varēsi atrasties uz takas. Halleluja! Un ja tu gribi, mēs varam lūgt, lai tas notiek ar tevīm šodien un tagad. Vienkārši atkārto man līdzi. Mīļais Jēzu, es tev ticu.
Ja arī netici, tad lai Dievs iedod tev ticību ticēt pareizām lietām, pareizam Dievam, nevis maldiem un viltojumiem. Es tev ticu, Jēzu, ka tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un es tev lūdzu, ienāc manā sirdī, un esi mans kungs un glābējs, un vadi mani pa savu taisnības ceļu, sava vārda dēļ. Āmen. Čau, tauta!